Bet, man liekas, lielākā kulminācija bija tad, kad es vienā dienā pēc darba gāju uz mašīnu, uz stāvvietu, un stāvvietā es redzu, ka manai mašīnai uz sāniem ir strīpas, švīka uzšvīkāta. Viens kolēģis arī šo bija pamanījis, viņš nāca man klāt un teica, ejam skatīties kamerās, kas to ir izdarījis. Es teicu, nē, es tajā nepiedalīšos, es neiešu līdzi šim bērnu dārzam. Es izlikos, ka mani tas neskar, ka tas ir vienalga, lai pierādītu to, ka mani nevarēs tik vienkārši izsist no sliedēm. Īsts murgs ar laimīgām beigām. Tā var raksturot vienu projektu, ko mēs veicām vienā Latvijas mēbeļu ražošanas uzņēmumā, kur uzņēmumu no diezgan juceklīga mēs pārveidojām par vienu no efektīvākajām kompānijām savā nozarē. Pirms procesu sakārtošanas un digitalizācijas uzņēmuma apgrozījums bija zem 5 miljoniem eiro, pēc sakārtošanās tuvojās 10 miljonu eiro. Turklāt darbinieku skaits netika dubultots. Sveicināti! Es esmu Ilze Čerevko, un šis ir podkāsts Strādā gudri, nevis smagi. Raidījumos mēs runājam par to, kā kļūt produktīvākiem un efektīvākiem, lai sasniegtu vairāk. 12 gadus atpakaļ es darbojos uzņēmumā par uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas konsultantu, ERP konsultantu. Manos pienākumos bija palīdzēt uzņēmumiem apjaust viņu procesus, kā šos procesus varētu digitalizēt, ko sistēma varētu darīt cilvēku vietā un cilvēki varētu vispār nedarīt vai automatizēt kaut kādas darbības. Kā arī tīri praktiski es palīdzēju uzņēmumiem veidot nomenklatūru, kā kodēt artikulus un produktus, materiālus, kā grupēt tos, kā arī nodrošināju datu pārnesi no iepriekšējām sistēmām uz jauno sistēmu. Tā tīri daudz tādas praktiskas lietas. Viens no maniem klientiem tajā brīdī bija uzņēmums, kurš ražoja mēbeles, un es šo uzņēmumu strādāju kā ārējais konsultants. Vairākas reizes, kad es pie viņiem ciemojos, bija tā, ka bija uzdots uzņēmumu kāds mājas darbs, kas ir jāizdara, un es aizbraucu pie uzņēmuma, un viņi saka, neesam paspējuši, nevaram izdarīt, jo paralēli visiem šiem sistēmas ieviešanas darbiem cilvēkiem bija arī viņa ikdienas darbi, un šiem ieviešanas darbiem bieži vien nepietika laika, un tas bija arī lielākais iemesls, kāpēc mums tie darbi negāja uz priekšu. Un tad vienā reizē es sadusmojos un teicu, ziniet, ja es būtu jūsu vietā, es gan to visu izdarītu daudz ātrāk. Un tas bija tāds izaicinājums, kur viņi teica, labi, nāc un pierādi. Un tā man sākās sadarbība ar šo brīnišķīgo uzņēmumu. 2015. gada martā, skaistā saulainā dienā, es sāku uzņēmumā darbu. Mans tas amats, kāpēc es tiku pieņemta darbā, bija finanšu vadītāja, plus arī palīdzēt ieviest un sakārtot šo uzskaites sistēmu. Man kā finanšu vadītāja no maniem tika prasīts veidot atskaites bankām, ārējiem dažādiem kreditoriem, kā arī vadībai. Ikmēneša, ceturkšņa, bet tad, kad es pirmajā dienā atnācu uz darbu un saskāros ar to, ka patiesībā uzņēmumā nemaz nav to datu, kas būtu tiešām svarīgi un interesanti ārējiem lietotājiem, tā skaitā arī vadībai, nebija produktu aprites šo te rādītāju, cik daudz vispār kaut kas ir noliktavā, cik ilgi tas stāv noliktavā, kādi ir ilgstošie krājumi, kāds ir aprites koeficients krājumiem, kā arī ražošanas procesi vispār nebija uzskaitīti, nebija zināma tiešā produkcijas pašizmaksa. Un tas ir tas, ar ko es saskāros. Sākotnēji es gāju pie vadības prasīt šo informāciju. Nākamajās dienās es gāju pie grāmatvežiem. Grāmatveži man rādīja, kas viņu rīcībā ir līdz šim bijis un ar kādiem datiem viņi ir strādājuši. Un es sapratu, ka man bija tāds mazliet šoks par to, ka 21. gadsimtā ir tāds datu trūkums uzņēmumā. Un tad es sāku šķetināt vaļā šīs visus procesus, visas procedūras, kas notiek uzņēmumā, un es sapratu, ka šis 100 cilvēku uzņēmums ir izveidojis tādu
Kafkas romāniem līdzīgu tīmekli, kur viss bija ļoti samudžināts. Piemēram, pārdevējiem bija savs Excel un sava programmiņa, kurā viņi vadīja datus iekšā. Pēc tam tas viss nonāca atsevišķā Excelītī pie iepirkēja. Pēc tam ražošanai bija atkal sava datubāze un Excelīts, kur viņi vadīja tos datus iekšā. Protams, šīs visas informācijas, kas atradās katrā nodaļā, savā starpā nebija saistītas. Katrs strādāja savā burbulī. Pa vidu vēl visam tam ir grāmatvedība ar savu programmu, kas vāca tos datus kopā no visiem un mēģināja kaut kādā veidā to salikt vienā veselumā. Pakotavā cilvēki rakstīja pārdoto, iekrauto informāciju uz tādām strēmelītēm, ietinamā papīra strēmelītēm. Tā strēmelītes pēc tam nonāca loģistikā. Meitene no loģistikas pārvadīja šo informāciju no strēmelītēm sistēmā, lai varētu sagatavot transporta dokumentāciju. Bet tas, kas mani visvairāk šokēja un visvairāk bija žēl par to, ka cik daudz laika darbinieki uzņēmumā patērēja tam, lai savā starpā salīdzinātu datus, lai izstrīdētos, kura Excelīts ir pareizāks, kurā dati ir patiesāki, kā arī šīs lielās stundas, kas tika pavadītas, lai reizi ceturksnī izveidotu pārdošanas atskaites analītiku. Turpat aizgāja nedēļa, šķirstot pavadzīmes un vienkārši pārrakstot datus no pavadzīmēm, lai varētu savilkt kopā realizācijas datus. Nu, lūk, šādi es ar savu detektīvu darbu vairākus mēnešus darbojos. Un man jau bija apmēram skaidrs, kas notiek un kādas procesi būs jāveic. Es jau biju veikusi kaut kādus uzlabojumus automātiskā klientu pasūtījumu ievadīšanas sistēmā, maksājumu veikšana pa taisno no ERP sistēmas uz banku. Un tad nāca nākamais trieciens. Uzņēmuma vadība pateica, ka vispār mainīs uzskaites ERP sistēmu, kas nozīmē, ka pārmaiņas būs ne tikai noliktavā un ražošanā, bet pārmaiņas būs visā uzņēmumā un jāmainās būs arī pārdošanas nodaļai un grāmatvedībai, kas līdz šim bija diezgan tādā mieriņā dzīvoja. Pirmais, ko grāmatvede darīja pēc tā, ka uzzināja, ka būs jāmaina sistēma, viņa ies projām. Tas bija pirmais paziņojums, protams, tas nenotika uzreiz, bet tāda šantāžiņa, ka viņa tūlīt ies projām, ja mainīs sistēmu, turpinājās. Līdz beigās arī viņa izlēma pamest uzņēmumu. Jo es kļuvu par tādu draudu grāmatvedes stabilitātei un sistēmai, jo grāmatvede bija pati pašmācības ceļā apguvusi iepriekšējo sistēmu. Tas viss viņas pils vienkārši sāka brukt, un es kļuvu par antivaroni grāmatvedes acīs, jo uzņēmos jauno finanšu un grāmatvedības uzskaites ieviešanu pati saviem spēkiem. Un tas bija diezgan nedroši no grāmatvedes puses. Nu, tas pusgads, kad mēs viesām, jo mums bija laiks dots pusgads no 15. gada jūnija līdz 16. gada janvārim, kad mums ir jāpāriet uz jaunu sistēmu. Tas bija gads, kurā mēs pārstrādājām vispār grāmatības kontu plānu, revidējām visus kontaktus, ar kuriem mēs vēl strādājam, ar kuriem nē, pārgājām no periodiskās inventarizācijas metodes uz nepārtraukto noliktavas uzskaites inventarizācijas metodi. Tika veikti daudz un dažādi uzlabojumi. Ja tajā brīdī tas likās diezgan briesmīgi un kāpēc mums tieši tagad to vajag, ka tā jau nav laika, tad atskatoties atpakaļ, tas patiesībā bija ļoti labi, jo jaunā sistēmā mēs sākām jaunu dzīvi ar skaistiem sakārtotiem datiem, un šī problēma patiesībā izvērtās par mūsu izdevību. Komanda, protams, bija diezgan tādā agresīvā noskaņojumā, tāda pasīvā agresija. Neviens neko acīs pagaidām vēl neteica, bet bija nesadarbošanās, atrunāšanās, ka nav laika, bet tā kā mums ļoti, ļoti spieda šie termiņi, 15. gada septembris, jau 3 mēneši līdz gada beigām no 1. janvāra mums jāsāk strādāt jaunajā sistēmā, jo iepriekšējo atslēdz. Nu, lūk, un bija jāpieņem daudz nepopulāri lēmumi, mēs šķīrāmies arī no tā brīža
noliktavas pārziņa un pieņēmām darbā jaunu, un šis jaunais noliktavas pārziņas patiesībā bija pirmais mans sabiedrotais, kurš atnāca uz uzņēmumu kā jauns darbinieks, un viņam arī nebija nekādu silto jūtu pret iepriekšējiem vecajiem paradumiem un procesiem. Viņš bija strādājis ļoti sakārtotā uzņēmumā, un viņam nebija pilnīgi jautājums par to, kāpēc vispār kaut kas ir jāuzskaita vai jāinventarizē vai jāsistematizē, tāpēc, ka to viņš jau bija darījis iepriekšējā darba vietā. 2016. gada 1. janvāris iesākās diezgan gludi, neskatoties uz tiem ērkšķiem, kuriem mēs cauri izgājām. Uzņēmumā darbinieki pat nejuta, ka ir nomainījusies sistēma, jo mēs bijām tiešām ļoti labi sagatavojušies. Bet īstā ballīte sākās tad, kad mēs ķērāmies klāt ražošanai un ražošanas procesiem. Sākotnēji man bija doma, ka es šo visu ražošanas procesu sakārtošu gada laikā, bet patiesībā tam aizgāja 3 līdz 4 gadi. Ražošanas uzskaite līdz šim uzņēmumā bija kā tāda lidmašīnas melnā kaste. Mēs redzējām, ka ienāk iekšā materiāli, tiek pieņemti darbinieki un rezultātā tiek iekrauts gatavais produkts mašīnā. Bet kādi procesi, kas un kā viss notiek patiesībā ražošanā, reti kuram vispār bija par to kāda nojausma. Un šajā ražošanas procesu ieviešanā es sastapos ar vislielāko pretestību, jo mana opozīcija bija ļoti enerģiska un ar lielu spāru. Piemēram, pirms uzskaitas ieviešanas ražošanas vadītāji gāja uzņēmumā un stāstīja, ja mums būs tagad jauna sistēma, jums būs vairāk jāsēž pie datora. Tā kā jums būs vairāk jāsēž pie datora, jūs mazāk saražosiet, un jaunās sistēmas rezultātā jums būs mazākas algas. Kā arī, piemēram, tajā brīdī sākās problēmas ar mobilo internetu, protams, arī tajā tika vainota jaunā sistēma. Mani pretinieki nelaida garām nevienu iespēju nomelnot šo visu pasākumu, bet, man liekas, lielākā kulminācija bija tad, kad es vienā dienā pēc darba gāju uz mašīnu, uz stāvvietu, un stāvvietā es redzu, ka manai mašīnai uz sāniem ir strīpas, švīka uzšvīkāta. Viens kolēģis arī šo bija pamanījis, viņš nāca man klāt un teica, ejam skatīties kamerās, kas to ir izdarījis. Es teicu, nē, es tajā nepiedalīšos, es neiešu līdzi šim bērnu dārzam. Es izlikos, ka mani tas neskar, ka tas ir vienalga, lai pierādītu to, ka mani nevarēs tik vienkārši izsist no sliedēm. Kad es ieraudzīju savu mašīnu, es kādas 5 minūtes stāvēju sastingusi, man bija tāds šoks. Es domāju, kā var būt tāda pretestība, es nekad ar tādu nebiju saskārusies ar tik lielu konservatīvismu un nevēlēšanos mainīties. Lūk, tā tas turpinājās, es nepadevos, un vispār ražošanas tā mūsu visa ieviešana sākās ar receptēm. Kas ir recepte? Recepte jebkurā ražošanā ir ieraksts, kurā mēs pasakām, šis produkts vai pusfabrikāts sastāv no tādiem un tādiem materiāliem un darba. Un rezultātā, tad, kad produkts tiek sistēmā saražots, automātiski no noliktavas norakstās pēc receptes izēvielas un pieliekās klāt arī darba un citas ražošanas papildus izmaksas. Lūk, tas ir viens no sarežģītākajiem un grūtākajiem pamatdatu ievadas darbiem ražošanā. Katrā uzņēmumā šis recepšu skaits ir dažāds, bet konkrētajā uzņēmumā, kurā es darbojos, šis recepšu skaits bija 1000. Un mēs sapratām, ka, ko lai dara, ir jāņem vienkārši cilvēciņš, dokumentu klabinātājs, jo visa informācija par receptēm bija dažādos šajos Excelīšos, dažādās platformās, un daļa no šīm recepšu informācijas bija dažu cilvēku galvās, pat nekur nebija pierakstīta. Lūk, un mēs pieņēmām darbā cilvēku no ārienes, kas vienkārši matemātiski sareizinot varētu šīs receptes sagatavot. Bet mēs ļoti kļūdījāmies, jo katra recepte, viņa ir unikāla, un arī mēbeļu ražošana ir kaut kas līdzīgs ēdiena gatavošanai. Ja recepte ir nepareiza, tad tur nekas galā nesanāks, un tur ir jāizjūt, kāpēc mēs tā darām, kāpēc mēs kaut ko mainām, kāpēc ir tieši tik, cik ir, tas nav vienkārši matemātiski sareizināt. Tātad pirmajā reizē mēs kļūdījāmies, otrais mēģinājums bija paņēmām cilvēku no tehnologu gala, no tehnologu nodaļas,
lai viņš savada šīs receptes. Sauksim viņu par Jāni, un Jānis bija sākumā ļoti skeptisks par to, bet, kas jādara. Viņam tad gāja ļoti grūti, viņš nespēja ieraudzīt šo visu ražošanas procesu tādā helikoptera lidojumā no augšas. Un tad viņš teica, ka viņam ir grūti šīs receptes ievadīt. Mēs izdomājām, ka varētu uzprogrammēt speciālu rīku, kas viņam atvieglotu šo visu darbu, gājām pie vadības, apstiprinājām budžetu, izstrādājām rīku, kas maksāja, manuprāt, kaut kādus 1200 eiro. Bet galu galā tāpat tas darbs Jānim neveicās, un viņš saprata, ka īstenībā tas darbs viņam nemaz nepatīk. Un viņš no šī pienākuma vienkārši atteicās, jo ļoti, ļoti tas bija smagnējs process. Un beigās mūsu trešais mēģinājums recepšu vadīšanā bija darbinieks vienkārši no ražošanas, kurš bija ļoti spējīgs, ļoti advancēts. Un mēs sapratām, ka viņš no ražošanas, cilvēks, kas ir strādājis ražošanā, praktiski vairākos departamentos, viņš ir bijis iekšā tajā, viņš zina to dzīves garšu, kāda ir šajā ražošanā. Un mēs pieņēmām šo cilvēku par šo produkcijas kartiņu recepšu veidotāju, un tas izvērtās ļoti labā sadarbībā. Viņš bija perfekts kandidāts šim amatam. Viņš zināja, kā tas viss dzīvē notiek. Viņš jau veidojot recepti, jau zināja nākamos soļus, kur varētu būt kaut kādas problēmas, kurām niansēm ir jāpievērš uzmanība. Un beigās izrādījās, ka šis cilvēks tieši arī gribēja kaut kādu citu darbiņu darīt, nevis strādāt tikai ražošanā, jo viņš bija pārāk kvalificēts pie ražošanas, priekšražošanas, un beigās mēs zaudējām varbūt labu darbinieku ražošanā, bet mēs ieguvām izcilu tehnologu. Receptes ir tikai viens no soļiem ražošanas uzskaits ieviešanā, tā ir pamatdatu savadīšana. Mēs vēl pat nebijām skārušies klāt procesiem. Un tad, kad mēs sākām šo ceļu ar procesu digitalizēšanu, šeit arī sākās mans ceļš ar lean un efektivitāti, jo es sapratu, ka haosu, kas ir ražošanā, nevar digitalizēt, kamēr tas nav sakārtots. Mums vismaz bija jāpanāk vizuāla kontrole, lai mēs zinām, kur kas atrodas, cik daudz, kurā vietā. Mums bija jāpanāk tas, lai cilvēki saskaitītu, ko viņi saražo, piefiksētu, lai būtu arī brāķa uzskaita, lai cilvēki iemācītos atpazīt produktus, daudz un dažādas lietas, kas ir ārpus sistēmas, lai sistēma varētu vispār iedzīvināt. Un šī ERP ieviešana mazliet tika iesaldēta. Mēs ķērāmies klāt procesu sakārtošanai, un tas bija īstenībā labākais lēmums, ko mēs varējām pieņemt. Podkāstu tapšanu atbalsta Moneo, uzņēmums, kurā es strādāju. Moneo ir Latvijā radīta uzņēmuma resursu pārvaldības ERP sistēma, kas ļauj iegūt patiesu un operatīvu informāciju par uzņēmumā notiekošo, vadīt ražošanas, tirzniecības un pakalpojumu sniegšanas procesus. Moneo ir efektīva ražošana, kārtība noliktavā un laimīgs grāmatvedis. Ticiet man, grāmatveži mūs mīl! Lean un efektivitātes mācības, kuras mēs apguvām, un prasmes, kuras mēs apguvām šajā lean ieviešanas procesā, viņas ļoti pēc tam atviegloja arī sistēmas ieviešanu, jo pirmkārt cilvēki sāka domāt par procesiem, ko viņi dara, sāka domāt par procesu efektivizēšanu. Lean projekta laikā cilvēki iepazina visas uzņēmuma nodaļas, jo ikdienā jau ir tā, tu atnāc uz savu ražošanas iecirkni un strādā, un tev pat nav nojausmas, kā tavs darbs ietekmē pārējo uzņēmumu. Un šajā laikā uzņēmumā darbinieki tiešām sadraudzējās un sāka vairāk savā starpā komunicēt un kooperēties. Lūk, un tas arī palīdzēja uzņēmumā darbiniekiem saprast, kāpēc ir vajadzīga šī uzskaita sistēma, kas man no tā būs. Un te es varu izstāstīt vienu praktisku piemēru, kā mainījās cilvēku domāšana, kā tā mainās tad, kad cilvēks saprot, kas viņam no tā. Es jau stāstīju iepriekš, ka vedot ārā produkciju, pakošanas daļā cilvēki uz ietinamā papīra strēmelēm rakstīja informāciju, ko viņi iekrauj, kuru pēc tam nodeva loģistikas departamentā. Un tad, kad mēs strādājām tieši ar šo loģistikas procesu, mēs sapratām, ka patiesībā kravas svars nav jāuzmin
vai jārēķina ar kalkulātoru. Ja visa produkcija ir sasvērta, viss iepakojums ir sasvērts, tad tā ir tīrā matemātika, lai mēs iegūtu kopējo kravas svaru. Tas, kas mums trūka materiālu un produkcijas svars ievadīts sistēmā. Lūk, un tā mēs gājām uz pakošanas nodaļu un lūdzām darbiniekiem, lai viņi svēr produkciju, tad, kad viņi liek viņu kastē, un tādā veidā mēs sapildīsim šo statistiku, kas mums tik ļoti ir nepieciešama. Protams, nebija nekāds pārsteigums, ka darbinieki atbildēja, ka viņiem tam nav laika. Arī ražošanas vadītājs mums tajā laikā neatbalstīja, jo uzskatīja, ka tā ir kaut kāda iegriba, ka tas nav svarīgi, un mēs ilgi nomocījāmies, un labi, nebija sasvērts, meitene loģiski turpināja mocīties. Un tad, kad mēs gājām tālāk ar šo procesu sakārtošanu, mēs sapratām, ka vispār tas, ka tas tiek kaut kur rakstīts uz lapiņas un pēc tam pārrakstīts ERP sistēmā, arī ir zudums, un arī no šī mums būtu jātiek vaļā. Ja jau darbinieki pakotavā var uzrakstīt informāciju uz lapiņas, tad tikpat labi viņi to jau pataisno var ierakstīt sistēmā. Tur arī bija pretestība, bet vadība tajā saskatīja lielu ieguvumu, un man bija dota zaļā gaisma un tas gods apmācīt pakošanas cilvēkiem, kā sistēmā gatavot packing lists, transporta dokumentāciju un tā tālāk. Lūk, mēs aizējām tagad mācīt, un pakošanas cilvēki man saka, ka mēs nonākam līdz tam, kad ir jāievada svars sistēmā, un es saku, te jūs sarēķinat svaru kaut kur ārpus sistēmas un ievadiet iekšā. Un tad man pakošanas cilvēks saka, vai tad tava gudrā sistēma nevar pati sarēķināt svaru? Es saku, var. Bet neviens nav nosvēris. No tās dienas mums vairs nebija problēmas ar svēršanu, jo pašiem pakotavas darbiniekiem tā bija nērtība, ka produkti nebija nosvērti. Beidzot viņi saskatīja to jēgu, kāpēc tie produkti ir jāsver. Tāpēc, teiksim tā, tad, kad notiek kaut kādas pārmaiņas, ļoti svarīgi ir katram cilvēkam parādīt to iemeslu, kāpēc mēs maināmies, kas viņam no tā būs. Jo kamēr cilvēks nesaskata savu labumu tajā visā, viņš ar mazāku varbūtību iesaistīsies. Tas nav ilgi, tas nav ātri dabūt cilvēkus šajā domāšanas veidā, un parādīt viņiem to izdevību katram savu, bet tas ir viens no priekšnosacījumiem, kā likt un dabūt cilvēkus sadarboties. Šobrīd jebkuram un daudziem no mums ir viedtālruņi. Mēs mākam postot Facebookā, mēs mākam Instagramā likt storijus, aprakstīt viņus ar bildītēm, vēl kaut kādus filtrus uzlikt, bet līdz ko ražošanas darbiniekam iedod planšeti un saka, lūk, šeit ir darbarīgs, kur tev ir jāizvēlās produkts un jāieraksta daudzums, cik ir saražots, tā tas kļūst par neiedomājumu sarežģītu gadžetu, neiedomājumu sarežģītu funkcionalitāti. Un tas bija vēl viens tāds ledlauzis, ar ko mums bija jātiek galā. Cilvēki bija pieraduši jau visu saražoto fiksēt žurnālos ar roku, un tas mantojums, es nezinu, padomāju, ka mantojums, kad visu var pierakstīt žurnālos ar roku, bija tik ļoti iesakņojies, ka bija diezgan liela cīņa, lai cilvēkiem šos žurnālus atņemt un pateikt, tagad, lūk, jums ir planšete, būs daudz vienkāršāk un ērtāk to ievadīt, un nevienam jūsu ievadītie dati pēc tam nekur nebūs jāpārvada. Protams, ka sākotnēji tas ir grūtāk, tas vienmēr ir grūtāk sākt kaut ko darīt šķietami efektīvāk, bet prasmes ir jāuztrenē. Piemēram, jūs šobrīd varat paņemt rokās papīru un pildspalvu un veikt tādu eksperimentu. Uzrakstiet uz papīra 3 reizes savu vārdu, uzvārdu un nohronometrējiet laiku, cik ātrā laikā jūs to izdarat. Tagad jūs varat atslēgties un izdarīt šo vingrinājumu 3 reizes uz papīra, uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, piefiksējot laiku. Tad, kad jūs esat to izdarījuši, es jums piedāvāju efektivizēt šo procesu. Kāpēc rakstīt tik gari savu vārdu, uzvārdu? Daram tā.
efektivizējam jūsu procesu, un jūs tagad rakstīsiet savam vārdam, uzvārdam katru otro burtu. Tas nozīmē, ka praktiski jāraksta uz pusi mazāk. Un tagad uzrakstiet 3 reizes savu vārdu, uzvārdu, izlaižot katru otro burtu un piefiksējiet, cik daudz laika jums tas paņems. Es ticu, ka tas laiks otrajā reizē, kad jūs rakstījāt katru otro burtu tikai, daudziem bija ilgāks. Bet kā tas var būt? Jums taču bija 2 reizes mazāk jāraksta. Tas ir par prasmēm un iemaņām. Pēc laiciņa, ja jūs vairākas reizes rakstīsiet savu vārdu, uzvārdu, izlaižot katru otro burtu, jūs to tiešām izdarīsiet 2 reizes ātrāk nekā pirms tam. Un tas tieši arī ir tad, kad cilvēki apgūst jaunas sistēmas, jaunas lietas. Sākotnēji it kā efektīvāks darbs var paprasīt ilgāku laiku, un tas ir tas, ar ko bieži arī saskarās uzņēmuma vadītāji. Viņi saka, mēs taču viešam sistēmu, kāpēc tas prasa ilgāku laiku? Tikai tāpēc, ka cilvēkiem ir vajadzīgs zināšanas un prasmes, lai šīs jaunās lietas apgūtu. Ar mainīgām sekmēm šo planšešu lietošana, ražošanā mums aizņēma vidēji 3 mēnešus, lai apgūtu šie cilvēki to darīt un darītu to regulāri un korekti. Protams, pēc tam, kad mēs to bijām ieviesuši, tad tieši planšetes un šī automātiskā uzskaite kļuva par vienu no iemīļotākajiem rīkiem vispār visā sistēmas ieviešanas procesā. Sākot uzņēmuma procesu digitalizāciju, uzņēmums apgrozīja zem 5 miljoniem eiro, pēc sakārtošanas tie jau bija zem 10, un pie kam darbinieku skaits nebija dubultojies. Pie kam viens no ražošanas vadītājiem pēc laiciņa aizgāja pensijā, un uzņēmumam nevajadzēja pieņemt otru ražošanas vadītāju tā vietā, jo visi uzņēmuma procesi tika tā digitalizēti un sakārtoti, ka vairs nebija nepieciešamība pēc 2 ražošanas vadītājiem. Krājuma aprites koeficients tika samazināts, nekustīgie krājumi atlikums arī tika samazināts, tika pārrēķināta pašizmaksa un cenas vairākiem produktiem, tādā veidā ieraugot nerentablos klientus, nerentablos projektus, vai nu tika pārskatīta cenu politika, vai nu arī vieglu sirdi, zinot, ka uzņēmums klients nenes peļņu, tika pieņemts lēmums atteikties no kādiem produktiem vai pat klientiem. Neskatoties uz visiem tiem labumiem un iegūmiem, ko es pirms tam nosaucu, protams, galvenais uzņēmuma rādītājs ir peļņa. Ja 2017. gadā peļņa bija 900 eiro, tad nākamajos gados peļņa jau uzreiz 18. gadā bija mērāma vairākos 100 000 eiro. Ja mēs visu tos pasākumu sākām 16. gadā, tad kāpēc 17. gadā jau nebija peļņa? Tur bija vairāki faktori, bet arī jāņem vērā tas, ka tad, kad tiek ieviestas kaut kādas jaunas lietas, tad daudzas lietas paliek gausākas, mazāk ir atdeves tieši sākumā, bet tad, kad tas kritiskais punkts tiek pārvarēts, tad jau šie rādītāji vienkārši saujas kosmosā ar ļoti lielu ātrumu. Jebkuras pārmaiņas, kuras mēs veicam, viņām ir jānes peļņa. Tas ir galvenais vispār motivators, kāpēc mēs kaut ko mainām uzņēmumā. Uzņēmuma galvenais mērķis ir pelnīt, un tātad visiem uzlabojumiem ir jākoncentrējas tieši uz lielāku peļņas gūšanu. Ja jūs esat noklausījušies šo raidījumu līdz galam, un jums rezonē tas, ko es stāstīju, un ir vēlēšanās satikties ar mani uz kafiju un parunāt par šīm lietām, es varu pastāstīt vēl daudz dažādus piemērus, kā arī mēs varam parunāt par jūsu uzņēmumu. Ja ir interese, rakstiet uz ilze.cerevko@gmail.com, un mēs varam satikties un parunāties. Un paskatīties, kā mēs varam uzlabot jūsu finanšu rādītājus, peļņas rādītājus vai vienkārši sakārtot uzņēmumā procesus. Tātad uz tikšanos citos raidījumos. Šis bija raidījums Strādā gudri, nevis smagi. Tiekamies dažādās platformās, Spotify, Apple Podcasts, šeit pat YouTube. Tā kā uz drīz redzēšanos. Atā!